Labvakar, Rīga TV24 skatītāji ir pienākusi otrā darba dienas nedēļa. Otrdiena vēl joprojām apspriežam 7 aktuālākos tematus, kas ir bijuši šodien. Un šodien, protams, kā katru dienu tie būs dažādākie. Gan par atbildi iepriekš izplatītajām ukraiņu studentu video no Krievijas studentu puses, tāpat par šo te iepirkumu ātrās palīdzības mašīnu lietā, par prezidenta kandidātiem, tāpat par daudzām citām lietām, arī par daudz apspriestajām avārijām un iespējamiem to cēloņiem janvāra sākumā. Par šīm avārijām, protams, ir runa traģiskajām. Bet kā jau katru vakaru neesmu jau studijā viens, Edgars Jaunaps šovakar man ir piebiedrojies politiķis. Labvakar! Labvakar! Cik saprotu, tuvākais ir, protams, basketbols, bet vai ziemas sporta veidi jums ir uz jūs vai uz tu? Kā ir ar tiem? Nē, man personīgi varbūt vairāk uz jūs. Nē, es tāds skaistlīgs un neslēpotājs, neslidotājs, ko tu vēl var nodarboties, kamatieris. Bet interesē, ja profesionāls sports sekoja līdz gan, manuprāt, vienkārši izcilajiem, jau bobslejas sasniegumiem, tāpat tās skeletons, kamaniņas, rastargujos un biatlons. Tā kā, paldies Dievam, arī ziemas sporta veidu, sporta līdzjutējs Latvijā. Lutin šogad. Tā kā nē, viss kārtībā. Latvijas sporta vispār viss ir kārtībā. Nav tā, ka ir kam sakot līdz tikai vasarā arī, ko ziemā. Jā, un tā ir labā ziņa, jo vēl kādus gadus atpakaļ, tādie panākumi ziemas sporta veidos bija daudz mazāk. Jā. Hokejs kādreiz varbūt tur izšāva līdz skeletonu laikmetam, varbūt tur kāds bobslejs, bet tagad mums jau gandrīz nav sestdienas, svētdienas, nav kāda zelta medaļa. Tieši tā. Tad tiešām ievēroja panākumi, cerams, ka tie turpināsies un ne tikai ziemas sporta veidos, bet mēs turpinām ar top 7 vietām. Pirmā no tām iepriekš minētā atbilde ukraiņu studentiem. Lūk, Krievijas studenti izveidojuši atbildes video pirms kāda laika internetā redzētajam ukraiņu studentu vēstījumam. Sirdi plosošas mūzikas fonā jaunieši attaisno Krievijas agresiju un nekaunas arī par savu prezidentu. Viņi paziņo, ka Krimā visi cilvēki dzīvo mierā un saticībā, jo demokrātiskās vēlēšanās izvēlējušies pievienoties Krievijai. Tāds, varbūt daudziem, kā arī lasot internetā, negaidīta īsti atbilde, vai varbūt jūs tā pārsteidz, vai tas bija? Man personīgi tas nepārsteidz. Būsim godīgi un reāli. Tas ir tāds propagandu karš. Un, protams, ka Krievija šajā propagandas cīņā ir gan spējīga, gan veikla, gan efektīva. Un, protams, ka šis gājiens ir labs piemērs tam, ka Krievijas šī kondīcija tieši tajā propagandas jomā ir uz doto mirkli ļoti augsta. Un tas ir no vienas puses neapšaubām diemžēl. Jā, no otras puses, skaidrs, ka šobrīd, kad Krievija iekšpolitiski izjūt tādu spiedienu no dažādām pusēm, tā skaitā publisku spiedienu, kā šāds ukraiņu studentu, vēstījums Krievijas sabiedrībai un saviem vienaudžiem Krievijā, protams, ka ir jāatbild. Mums arī saprotams, jā. Un es šo konkrēto Krievijas savukārt studentu atbildi nevērtēju nekā savādāk, kā tādā kopējā Krievijas informatīvajā paketē, tāda viena varbūt šaura, neliela, bet sastāvdaļa. Un ar to ir jārēķinās, jāsaprot, un nav ko brīnīties, nav ko būt pārsteigtiem. Jā. Tā kā cilvēki Krievijā, neapšaubām šobrīd Krievijas varas ešalonos, jūtās tā, ka viņiem ir kā minimums jāizsargājās vai jākaro pret visu pasauli. To viņi ir iestāstījuši sev, to viņi iestāstījuši savai tautai. Un es domāju, ka, ja būtu jautājums, vai tie studenti konkrēti tur nopirkti, pierunāti. Tieši par to gribēju jautāt. Es domāju, ka nē. Ka vienkārši viss tā propaganda Krievijas iekšienē ir izveidojusi to viedokli, ka viņi tā arī domā. 87% cilvēki, kas atbalsta Putina politiku, ir kā pierādījums tam. Nevajag arī mums sevi mānīt, ka tur viss ir nopirks, tur viss ir. Nē, tur tiešām cilvēki uz doto mirkli, varam lietot vārdu nozombēti, vai pārliecināti, vai tādi uzkūdīti, uzjundīti tās emocijas, viņi tā arī domā. Un varbūt tas procents, kas domā citādāk šajā gadījumā nav bijis pietiekami aktīvs un nav atbildējis, un tad šie studenti paspējuši pirmie. Tieši tā. Diemžēl tā demokrātiskā vide bieži vien ir ļoti kūtra. Mēs paši to zinām, un kaut vai no pēdējais tie gadījumi ar Navaļņa iznākšanu no mājas ārestu, apciet mēs redzējām, cik tas sanāca pie tā sarkanā laukuma tie cilvēki. 500, 600. Tā ir tā realitāte, un tas ir, uz to arī godīgi jāskatās. Cilvēki kūtri. Protams, Krievijas tautai būtu vēl vairāk jāsasparojās, jo, tad kurš gan cits noteiks to Krievijas kursu un to Krievijas likteni, ir jādod kāds mājiens varbūt tiem
augstākajiem krēsliem. Top 6. vietā runājam par to, ka dienestiem šobrīd būs tāds atvieglotāks darbs un arī varēs operatīvāk palīdzēt tiem, kas nokļuvuši nelaimē. Tad, lūk, šodien valdība ir apstiprinājusi izmaiņas noteikumos, kas nosaka, ka glābšanas dienestiem būs iespējams minūtes laikā saņemt informāciju par zvanītāja atrašanās vietu, ja iedzīvotājs zvanīs uz jebkādu no šiem numuriem, kas ir 110, 112, 113, tāpat arī 114 vai 115. Tad glābšanas dienestiem būs nepieciešamība noteikt zvanītāja atrašanās vietu, un tad telekomunikāciju operatoram datus par aptuveno personas atrašanos būs jānodod glābšanas dienestiem minūtes laikā visai operatīvi. Protams, tāds papildus un tāds lielāks stress šiem operatoriem, bet tas pilnīgi noteikti ir vajadzīgs, jo bieži mēs no dienestiem dzirdam, ka katra minūte un pat sekundi ir no svara, līdz ar to tas laikam ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka tā arī ir. Tas tiešām ir no svara un ļoti labi. Jācer tie, ka viss labi strādās un nebūs pēc kāda laika kaut kas jāpārtaisa. Bet es bez kaut kādas skepses, tikai tas, manuprāt, būtiskākais. Bet tas, ka šādas lietas ir vajadzīgas un tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tiešām tās minūtes, sekundes ir no svara, es domāju, neviens normāls cilvēks nav jāpārliecina. Tā kā prieks un pateicoties šādām lietām, tik tiešām mūsu dzīve ļoti iespējams un pavisam noteikti paliek tikai drošāk. Es tā pirms raidījuma nedaudz pafantazēju, iedomājos par filmām, šausmu filmām, varbūt kādas ir tās situācijas, ja mājā ir ielauzies zaglis, paslēpjamies zem gultas, bet runāt īsti nedrīkstam, jo mūs varbūt atradīs tādā gadījumā, vai arī nespējam runāt, tad mēs varam vienkārši piezvanīt un vienkārši piezvanot tādā veidā izsaukt sev palīdzību. Piemēram, otrkārt, galvenais, ko es savukārt no tā pafantēju, galvenais, ka tas benzīns ir, ar ko atbraukt uz to notikumu vietu, ja? Lai nesanāk mums tā, ka mums ir visas sistēmas, kā mēs varam noinformēt, ka kaut kas ir noticies, ja? Bet tik beigās izrādās tā kā tiem policistiem sagaidot Eiropas prezidentūru, ka zābaki cauri. Jā, viss jau ir ļoti skaisti, tikai zābaku nav. Līdzīgi arī šeit jāatcerās vienmēr, tas jau pirmām kārtām valdībai, ka tas materiāli tehniskais nodrošinājums tam ir jāsako roku rokā ar šīm jaunajām tehnoloģijām, kā var noinformēt, kā var kaut ko tur datubāzes izveidot un tam līdzīgi, bet vienmēr ir svarīgi atcerēties, ir tās pamatlietas. Tā kā to es novēlu, bet kopumā es domāju, ziņa brīnišķīgi, žēl, ka tikai 6. vietā. Benzīns, acīm redzot, degviela ir bijusi tiem, kuri arī iekļuvuši avārijās, jo citādāk gan par ceļu nav iespējams īsti pārvietoties, jo mašīnā, protams, ir jābūt degvielai. Tiesa, avārijas nav patīkama lieta, un ja tās ir traģiskas, tad, protams, tas ir ļoti bēdīgi. Parunāsim par iedzīvotāju atbildību, kas gulstās par šīm avārijām. Lai uzlabotu drošību uz Latvijas ceļiem, būtu jārunā par sabiedrības attieksmes maiņu. Piedaloties Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas sēdē, tā sacīja Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis. Lielajā ceļu satiksmes negadījumu skaitā vainojama sabiedrības attieksme, kā arī nepietiekamā autoceļu infrastruktūras kvalitāte un tāpat arī automašīnu tehniskais stāvoklis. Traģiskajām avārijām tiek minēti vairāk un dažādākie iemesli, kā viens no galvenajiem šī sabiedrības attieksme. Par to ir tik daudz runāts, bet tas jau nav tā, ka varam, piemēram, nolikt fotoradaru, jā, tur samazināsies braukšanas ātrums, sabiedrības attieksme. Kā mēs vispār varam mainīt? Mēs nevaram tā vienkārši kaut kā fiziski mainīt sabiedrības attieksmi. Nē, es domāju, ka par to ir, par šīm lietām, par šo traģisko statistiku, dažādas kampaņas, kas parāda, ar ko beidzās strauja braukšana, ar ko beidzās neapdomīga braukšana, nedodies tur alkohola lietošana braucot un tam līdzīgi. Par to ir jārunā. Manuprāt, vienīgais, kas var mainīt šo attieksmi, ir nevis kāda viena ļoti skaļa un efektīva kampaņa, bet tieši tas atkārtojumu skaits, tā nemitīgā runāšana. Jāsaprot, tas darbs nekad nebeidzās. Tā sabiedrības attieksme mainās lēnām un pakāpeniski. Tas ir pastāvīgs darbs, kas ir jādara. Un, protams, nedod Dievs noteikti tādas lietas, kā, piemēram, tur Saeimas deputāts brauc dzēris un neuzskata pēc tam par pienākumu atkāpties no savām amata. Tas, protams, tā sabiedrības attieksmē ir tāds vesels milzīgs solis atpakaļ. Un tad atkal ir jāiet no jauna. Ja? Tā kā tas, manuprāt, ir pirmām un galvenām kārtām, protams, šo institūciju, kas atbild par sabiedrības
par satiksmes drošību pienākumus. Domāju, tur ar pienākumiem, manuprāt, cilvēki tiek galā tīri labi. CSDD, ceļu policija, tiešām mēs jūtam un uzlabojumus, mēs jūtam kampaņas, mēs jūtam to prioritāšu secībā, ka šie jautājumi tiek ielikt. Tā kā es domāju, ka viss ir uz pareizā ceļa, bet tikai jāsaprot, ka nebūs tāds viens mirklis, viss ir izdarīts. Tāds nekad nebūs. Arvien pienāk jauna autobraucēja. Jā, un mainās situācija, iebraucēji no valstīm. Arvien vairāk mūsu valstī dzīvo kaut kādi cilvēki, kas šeit strādā no citām. Pastāvīgs darbs, nenogurstošs, un tad, manuprāt, tas rezultāti līdzīgi jau kā ir atnākuši pret situāciju, kāda bija pirms 10 gadiem, es domāju, arvien uzlabosies. Jo kopējā situācija, mēs atceramies tur 90. gadu beigas vai 2000. gadu sākumu, ir, manuprāt, salīdzinoši pat ļoti laba. Tas, jā, ja mēs salīdzinām tādu laika posmu, tad tas patiešām tā ir informēšana, turpināsim informēt. Mēs noteikti tas jādara arī, protams, un kampaņas jāveido arī tām iestādēm, kas par to atbild. Bet vajadzētu vairāk atbildību par bērniem, kuriem ir agrīnas depresijas pazīmes, jo līdz 30% bērnu Eiropā šādas pazīmes ir, tomēr Latvijā īsti ārstēšana gluži nav pieejama. Pēdējo gadu dati liecina, ka līdz 30% bērnu Eiropā ir agrīnas depresijas pazīmes. Latvijā nav palīdzības bērniem, kam ir depresijas pazīmes, jo visi šādi pakalpojumi ir par maksu. Daudz viet nav skolu psihologu, kā arī bērni vēlas saglabāt diskrētumu. Tādējādi Latvijā tas netiek nekontrolēts, nedz ārstēts, un sekas varot būt tādējādi, protams, neprognozējams. Tāda jauna problēma aktualizējusies veselības jomā. Kā varbūt tas ir kaut kā paskrējis garām vispār? Šķiet, ka praktiski visiem tā kaut kā. Negribas jau ironizēt par šo jautājumu, jo es tiešām neesmu speciālists, neredzu datus ikdienā, neskaros ar šo problemātiku tādā izpratnē, un varbūt tiešām problēma ļoti nopietna, nezinu. Bet, protams, ir nedaudz tā sajūta, ka ir tādas laikmeta slimības. Jā, mēs atceramies, tur 20. gadsimta sākums, tur 20. 30. gadi bija tāda visaptvaroša migrēna. Jā. Visi cilvēki, kur bija daudz maz sociāli, visiem bija migrēna. Tas bija tāds 20. 30. gadu stāsts migrēna. Jā. Un tā slimības tāds ir tāds laikmeta slimības, kas, man liekas, nedaudz vairāk ir galvās. Kas attiecās uz bērniem un tādu bērnu depresijas situāciju, es domāju, tā, protams, lielā mērā ir saistīta ar to, ka mums ir ļoti daudz šķirtas ģimenes. Ļoti daudz bērnu, salīdzinoši ļoti daudz bērnu dzimst vientuļām mamām. Jā. Kopējā ekonomiskā situācija, kas ir ļoti zema. Šī ekonomiskā situācija, protams, ka ir sekas, tas ir grūti dzīvot, jā, un to bērns izjūt ļoti. Viņš redz, ka viņa mamma ir bēdīga dēļ tā, ka viņai visu laiku ir grūti simts darbos jācīnās, un tam līdzīgi. Es domāju, ka šie ir tie iemesli. Labāk ķersimies pie tā, lai mēs tiešām labklājības līmeni paceltu. Tāds jautājums risināt. Un man tāda sajūta, varbūt tas neprofesionāls, varbūt ļoti kļūdos, lai man piedod cilvēki. Es domāju, ka arī tā depresija tiem bērniem sāk zust. Bet galvenais tagad nevajadzētu sākt nenormālu naudu investēt kaut kādā bērnu depresijas ārstēšanā, jā, un aizmirst par tiem cēloņiem, jo tā ir jebkurā gadījumā. Sākt ar to pamatu. Un es domāju, ka vienīgais iemesls, kas Latvijā, brīnišķīgā valstī kopumā, var būt par iemeslu, kāpēc bērniem ir depresija. Jā, es domāju, ka ir tas, ka mums ir ļoti, ļoti sarežģīta vēl ar vienu ekonomiskā situācija, un te ar tēva atbildību ir problēmas un tam līdzīgi, līdz ar to nav tāds pilnvērtīgs ģimeņu modelis, un, manuprāt, tie ir tie cēloņi, un tur vajag fokusēt uzmanību. Kas attiecas skolu psihologu, tās lietas, protams, ir vajadzīgs. Tas ir tāds normāls attīstīts valsts pazīme, bet es nedomāju, ka ar to šo problēmu var atrisināt. Ar to viņi var tikai apārstēt, novērst, savākt statistiku un īsumā apjaust, cik tā problēma ir liela, bet cēloņi, manuprāt, ir pavisam ko citu. Un tā ir ekonomiskā situācija un reāli tas, ka cilvēkiem ir grūti dzīvot savilgt galus kopā, un tas vienmēr uz bērniem atspoguļos. Par ekonomisko situāciju un ģimenē parunāsim arī vēl nedaudz tālāk, jau gan raidījuma turpinājumā, tikmēr ģimenes vecāki lūdzu pievērsiet uzmanību saviem bērniem vairāk un, neskatoties uz ekonomisko situāciju, neradīsim tādus apstākļus, lai bērniem rastos depresija, bet to pa trešajā vietā parunāsim par prezidenta amata kandidātiem, jo aizvien vairāk runa par to, kas tad tie varētu būt, proti, kas varētu būt nākamais valsts prezidents. Līdz ar Latvijas reģiona apvienības līderu Mārtiņa Bondara izvirzīšanu valsts prezidenta amatam sākušās jau atklātas diskusijas arī par
citiem pretendentiem. Un kamēr publiski politiķi aicina sabiedrību uz diskusiju par to, kādam tad būtu jābūt deputātam, aizkulisēs tiek minētas iespējamās kandidatūras. Un prezidenta amatam apsver Riekstiņu un Levitu. Un koalīcijas nevienošanās var nozīmēt arī valdības krišanu. Kādam varbūt tāds diezgan vispārīgs jautājums, bet tomēr tāds šķiet, ka svarīgs. Kādam būtu jābūt vispār valsts prezidentam, nerunājot par kaut kādām konkrētām personām, bet kādam ir jābūt tam cilvēkam? Skaistam cilvēkam būtu jābūt, es nerunāšu tādām kvalitātēm, kas pašsaprotams, un tiešām jābūt Latvijas valsts patriotam. Tam ir jābūt pieredzējušam cilvēkam, manuprāt, tas nav nekāds jauniešu darbs, un nepavēl, tāpēc jau arī 40 gadu stāžu ir tas minimālais. Tur ir zinām loģika, prezidentam ir tās pieredzes nastē jābūt. Manuprāt, cilvēkam ir jābūt tādam, kas tiešām spēj būt politiski neitrāls. Ar to es negribu teikt to, ka cilvēks nedrīkst nākt no politiskās vides. Es pat teiktu, ka ir ļoti labi, ja cilvēks nāk no politiskās vides, jo tas tomēr ir politisks darbs. Jā, labi, prezidents nenes tur politisku atbildību par saviem lēmumiem, bet tā ir detaļa. Kopumā prezidents būtiski ietekmē politisko vidi. Bet es gribu teikt to, ka cilvēkam ir jāspēj tajā brīdī, ievēlēšanas brīdī, kā personībai, viņam ir jābūt tādam, ka viņš spēj pacelties virs savas bijušās partijas, tur politiskām interesēm un tādas vēlmes spēlēt kaut kādu politisko vai piedalīties kaut kādā politiskā spēlē. Es domāju, ka šim cilvēkam neapšaubām laikmetā, kurā mēs dzīvojam, ir jābūt tiešām ar ļoti labām angļu valodas zināšanām. Un cilvēkam, kas tiešām spēj iespējams galveno Latvijas prezidentūras funkciju pildīt, tas ir tiešām kvalitīvi, spilgti, precīzi, profesionāli prezentēt Latvijas valsti, pamatā jau ārpus. Un ja vēl tas cilvēks spēj iedvesmot Latvijas cilvēks, es domāju, tas būtu ideāls prezidents. Ir tādi bijuši. Vairvīģa Freiberga, kā piemērs, es domāju, bija tuvu ideālam, ar kodiem mīnusiem. Tur viņai bieži vien aizmirsās, kad ir aktuāli kaut kas ir iekšpolitikā, ja viņi tur bija aizrāvusies to ārpoli, bet kopumā, protams, cilvēks tuvu ideālam. Tā kā, un ja Mārtiņš Bondars kaut ko jau ir labu izdarījis Latvijas politikā, kopš viņš ir ievēlēts par Saeimas deputātu, tad tas, ka dēļ tā, ka viņa kandidatūru izvirzīja pa prezidenta amatu, viņš ir izvirzīts kā kandidāts uz prezidenta amatu, ir aizsākusies šī diskusija ļoti laicīgi. Un tas jau ir ieguvums. Varbūt šeit pakavēsimies nedaudz ilgāk, pie top 3. vietas uzdošu vēl vienu jautājumu par to, bet tādu pēc iespējas šaurāku. Kādas varbūt būtu tās priekšrocības vai 1-2 priekšrocības tautas vēlētam prezidentam? Kāpēc būtu labi, ja būtu tāds, vai varbūt jūs uzskatāt, ka nevajadzētu, un kāpēc? Ja jūs man būtu pajautājuši šo jautājumu pirms gadiem 5 vai 7, es biju ļoti stingrs savā uzskatā, ka tautas vēlēta prezidenta institūtam Latvijā ir vairāk mīnus nekā plus. Šobrīd savas domas es tā daļēji esmu mainījis, un es uzskatu, ka tautas vēlēta prezidenta institūcija, kā ideja par šo sistēmas maiņu, kā minimums ir viens nopietnas lielas diskusijas vērta. Un tur ir ļoti daudz plusi. Un, protams, tie plusi ir tādi, ka cilvēks, kas tikt ievēlēts, nebūtu nejaušs cilvēks, jā, jo šim cilvēkam būtu jāiziet reālām vēlēšanām. Ar kampaņu, ar sabiedrības izpēti, jā, ar savu politiskā viedokļu formulēšanu. Viņš nevarētu rasties pēdējā nedēļā, pēdējā naktī, parādīties uz dienas kārtībā. Tur 51 Saeimas deputāts nobalso par, viņš ir ievēlēts. Kā īstenībā pa lielam mums gadījās gan ar Valdu Zatleru, gan ar Andru Bērziņu, jā, jo neviens cilvēks Latvijā, nezinot, varbūt daži, kuriem tā ideja bija galvā dzimusi, jā, vēl pāris nedēļas pirms attiecīgi šie cilvēki tika ievēlēti valsts prezidenta amatā, pat neiedomājās, ka Latvijā prezidents varētu būt traumatoloģijas slimnīcas direktors. Pat vispār nelikās, ka vispār iespējams. Latvijā tas ir nepareizi. Līdz ar to es domāju, tie ir tie plusi. Bet ir jāsaprot viena lieta, ka arī tā nebūs nekāda panacēja. Nenotiks brīnums un nesāksim mēs te visi labi dzīvot uzreiz un daudz pelnīt. Jā? Tur tiešām ir nopietna diskusija vajadzīga, ir plusi gan vienai, gan otrai sistēmai. Bet es vairs neesmu krass tautas vēlēta prezidenta institūta pretinieks. Ja notiktu tiešām arī šāds lēmums par sistēmas maiņu, tad katrā gadījumā, es domāju, būtu jāsako plašām un garām diskusijām sabiedrībā un starp sabiedrību un politiķiem, lai galu galā saprastu, cik ļoti tas ir nepieciešams un ko tas dotu. Bet turpinām mēs strauji ar top 2. vietu, tur parunājam par neizdevīgo un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta autoiepirkumu. Veselības ministram Guntim Bilevičam nesot šaubu par to, ka ātrās palīdzības mašīna iepirkums apzināti bija rakstīts neizdevīgi valstī. Viņš uzsvēra, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs Armands Ploriņš un bijušais valsts sekretārs
Rinalds, Muciņš ir augsta ranga ierēģi, un viņiem vajadzēja pamanīt nepilnības šajā te iepirkumā. Pretēji varēja pat sanākt tā, ka dienestam un valstī būtu jālūdz līdzšinējais automašīnu piegādātājs, lai tas turpina piedāvāt savas mašīnas, ja nebūtu nepamanīts šīs nepilnības. Nu, kā var sanākt tā, ka apzināti rakstīts neizdevīgi? Tas nozīmē, ka, ja apzināti rakstīts neizdevīgi, tad kādam tas bija izdevīgi. Nē, bet tas ir viens, jā, tāda loģika tiešām pie tā novestu, bet mūsu veselības ministrs vispār ir ļoti interesants kadrs. Es atvainojos par savu, varbūt tādu familiāro toni, bet ko mēs no Gunta Beleviča esam dzirdējuši pēdējos mēnešos? Jā, tādus, es teiktu, ļoti populistiskus skaļus paziņojumus un mēģinājums kaut ko tā kā mainīt. Neko īsti vietā nepiedāvāja. Es atvainojos. Ja ir patiesība, tas, ko Gunts Belevičs šobrīd saka, tad man gribētu paskaidrot. Man gribētu, lai man kāds paskaidro. Kāpēc tad to valsts sekretāru viņš vienkārši ar disciplināru lietu neizmet no darba, bet vienkārši aizrotēja turpat valsts pārvaldē uz citu ļoti augstu amatu, un viņš turpina strādāt. Kāpēc dienesta vadītājiem Ploriņam, kurš vēl ar vienu ir tā kā ministra pāraudzība esoša institūcijas vadītājs, viņš dod 3 mēnešu laiku. Tur laboties, es lasīju tieši vakar vai aizvakar bija tāds ministra citāts. Jā, ka 3 mēneši. Es atvainojos. Tad, ja ir tik kliedzoši pārkāpumi, kā Belevičs kungs saka, tad ir jābūt tiešai rīcībai, faktiski līdz tiesību sargājušo institūciju iesaistīšanai, lai tiktu skaidrībā. Bet ar Beleviča kungu ir tā, ka tie, ziniet, kā tas teiciens, jā, ar vārdiem Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. Un te ir tas gadījums, ka iznākt ārā publiski paziņot, kad ārprāts par tā, un tad, kad ir praktiski kaut kas jādara, tad tā kaut kur aizrotē citā matā mierīgi un tam līdzīgi, kas man liek domāt, ka iespējams ne tie pierādījumi ir, jā, ne arī, kas zina, vai pēc būtības jautājums ir tieši tāds, kā viņš saka, jo Beleviča kungs izskatās orientējas uz tādu, skaļu sevis atrādīšanu sabiedrībai, bet īsti tādus jaunievedumus nevienā no jomām es personīgi vēl līdz šim neesmu. Katrā gadījumā laiks vēl veselības ministram ir. Redzēsim, kas kā virzīsies uz priekšu un vai virzīsies. To mēs tikai pēc kāda noteikta laika, protams, varēsim spriest, bet esam tātad nonākuši līdz raidījuma beigām. Top 1. vieta joprojām augsts nabadzības risks. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtie dati, tad Latvijā nabadzības riskam vai sociālajai atstumtībai šobrīd pakļauti nepilni 650 000, jeb nepilni 33% iedzīvotāji. Joprojām augsts nabadzības risks saglabājas mājsaimniecībās, kuras apgādā tātad esošos bērnus audzina tikai viens no vecākiem šajās mājsaimniecībās. Un strauji pieaudzis arī pensionāru nabadzības risks no 18,8 līdz 29,4%. Runa šeit arī par ģimenēm, ka ģimenes valsts pabalsta apmērs no 1. janvāra noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Tur arī ir visādas izmaiņas par ģimenēm. It kā tiek domāts un arī vēl palīdzēts, bet šeit no ģimenēm izriet laikam tas, ka to demogrāfijas kaut kāda veida vispār uzlabošanos mēs nevaram gaidīt, kamēr tas atbalsts ģimenēm nav patiešām tāds ievērojami lielāks. Grūti spriest. Ja mēs paskatāmies pat uz ļoti attīstītām valstīm, kur labklājības līmenis ļoti augsts, tad mēs novērosim tendenci, ka tas nebūtu neiet vienā rokā ar dzimstības palielināšanos. Tas ir diezgan liels mīts, ka attīstītās valstīs ļoti daudz dzimst bērnu. Nekā Japāna, tipisks piemērs, ļoti attīstīta valsts, ļoti augsts labklājības līmenis, paskatieties tos demogrāfiju un to dzimstību īstenībā nokonstatēsim, ka ļoti strauji novecojoša sabiedrība. Ja, tās pašas tendences ir kāds Latvijā. Tā kā par to demogrāfiju es jums īsti nepiekrītu, es nedomāju, ka demogrāfiskie jautājumi risināsies ļoti strauji tieši paceļot vai palielinot dažādu pabalstu apjomu. Es domāju, ka, ja mēs gribam tiešām demogrāfijas, tieši dzimstības jautājumu risināt, mums ir jādomā par to, kādā veidā garantēt, nodrošināt vecākiem, pēc bērniņa piedzimšanas un pēc tam, ka mamma kādu laiku ar bērniņu būtu bijusi kopā un bērniņš aiziet bērndārzā, mamma varēs atgriezties diezgan droši un tālāk turpināt savu karjeru pietiekami, kā sacīt, kvalitīvā veidā, kā līdz tam, ka viņai nebūs jāsāk viss no sākuma. Kas, manuprāt, ir lielākā problēma, kāpēc jauna vecāka neizvēlas savā ģimenē ļoti ātri, 20 gadu vecumā, tur radīt pēcnācējs. Tā, manuprāt, ir lielākā problēma, un tur, manuprāt, ir jādomā par to, kā pavisam
visam citās kategorijās, kā piemēram ekonomiku kopumā attīstīt, lai konkurence, konkurence uz atsevišķiem profesionāliem amatiem būtu lielāka un tam līdzīgi, bet nevis tikai domāt pabalstu kategorijās. Maksājot liels pabalsts, neviena sabiedrība nav kļuvusi bagātāka. Lieli pabalsti un daudz pabalsti ir nabadzīgu sabiedrību aizraušanās. Un mēs ejam, manuprāt, Latvijā mēs ejam tieši šajā gultnē. Mums ir jādomā par to, kā maksāt cilvēkiem lielākas algas, nevis kā palielināt pabalstu. Atliek gandrīz jums piekrist, jā, diezgan. Tā arī ir, pabalsti mums vai nu palielinās, vai nu noņemt tie griezti, vai nu vēl kādi jauni pabalsti, bet būtībā bieži tiek runāts par to, ka ekonomisko izaugsmu noteikti ir jāpanāk, un tā ir viena no prioritātēm. Tad nezinu, kā būs ar to nabadzības risku. Šķiet jau, ka turpmākajos gados, vēl dažos tuvākajos īsti nekas šajos te procentos nemainīsies. Bet to mēs redzēsim jau kādu citu dienu vai citā gadā. Šobrīd no jums atvados un tiekamies citreiz. Visu labu!